Labdien atkal 10. raidījumam, tādam vairāk vai mazāk tādam sēru raidījumam. Nezinu, nav īsti jau sēru raidījums, vienkārši, ja nemāk spēlēt šahu, tad nemāk. Ja zaudē, visu laiku zaudē. Pateikt. Starp citu, mans mikrofons. Varbūt jāpieliek, lai labāk dzird. Jā. Es esmu izvēlējies šim raidījumam tādu, laikam, atbilstošu tērpu. Es atbilstošu tērpu, bet atbilstoši tai manām rādītajām prasmēm šahā. Es nezinu, vai jūs redzat? Kā ir, tā ir. Nepārmetat man par manu nevarēšanu, par manu muļķību, par manu... Jūs drīzumā pārmetat. Jūs drīkstat to darīt. Jums tas ir jādara, jums ir jāprasa vislabākais rādītājs. Vislabākie rezultāti no manīm. Bet, diemžēl, man to nesanāk veiksmīgi parādīt. Man šķiet, ka atkal jau es esmu iebraucis sauzās. Man reāli atkal nav kur iet. Kā tas atkal var notikt? Ai. Zēni. Tā teica šādu frāzi mans basketbola treneris Anatolijs. Jau kādu laiciņu, diemžēl, zem zemes, bet viņam viegli tur viss, jebkurā gadījumā viņam bija daudz foršu teicienu, kas man palikuši atmiņā, un viss labākais teiciens viennozīmīgi viņam bija, zēni, reāli. Tas ir tieši tā, kā es varu raksturot šo visu, kas man te notiek tagad. Tā kā, jā. Tā kā ir boksmaiņas, tā kā basketbolu spēlē, tā kā boksmaiņas boks cimdu uzvilkt rokās. Un tā arī spēlē basketbolu. Un tieši tā arī, ja to pārnest no viens uz otras, tieši tā arī šahu spēlē. Kā man būtu boks cimdu uzvilkt, un es tikai galvā viņi kaut kā man uz acīm virsū vai nospiež kaut ko smadzenēs. Un es vispār nevaru uzspēlēt. Neko es nesaprotu, nemāku, un tā diemžēl ir. Man atkal ir sagatavots tāds jautrībai diezgan tāds, foršs stāsts. Es nezinu, vai tas ir foršs stāsts, bet, ziniet, ir tie cilvēki, ļoti daudz tādi, tā saucamie horderi, turētāji. Kuri nemet nekādas lietas ārā, bet glabā viņas pēc iespējas ilgāk. Starp citu, man doma tagad, ka es varētu šeit nonākt ar savu bišopu, lai viņš te nevar kēslot uz šo pusi, jo man liekas, tas ir viņam pagaidām. Tas ir tas, ko viņš varētu gribēt izdarīt. Es gan, protams, nezinu, bet jā, es tā mēģināšu, es nezinu. Bet jā, horderi jeb turētāji. Mantu glabātāji, varbūt tā būtu precīzāk. Ir daudz tādi. Jā. Cilvēki, pat pārsvarā vecāki cilvēki gan. Bet, ko es gribēju pateikt? Es gribēju tā kā horderu veiksmes stāstu. Ar horderu veiksmes stāstu ar jums padalīties. Jo biju trenažieru zālē pāris dienas atpakaļ. Jā, biju trenažieru zālē pāris dienas atpakaļ. Kā jau dara cilvēki, ja, pēc zāles īstenībā daudz to nemaz nedara. Nezinu, kāpēc, sušķi vai kā. Iegāju dušā. Forši. Jā, es tā dušojos, vidīgi mazgājos, lai būtu tīrs un smuks un smaržīgs. Smuks diez vai dušā paliks. Man tur neko laikam baigi nevar labot, bet tas jau arī nav nekas. Vismaz, jā. Es paši tas labs gājiens, man liekas. Es pēc tam nākušu te augšā. Jep.
Jā, nu, tur īsti neko nevar labot, bet jā, dušojos, mazgājos. Hops, ienāk Džeks iekšā. Nu, tāds, es neteiktu, ka vecs, bet nu, tāds uz gadiem. Un tagad ir jautājums, ko man iesākt? Vai man iet uz augšu, pakontrolēt vairāk vidiņu, vai kaut nost? Es nezinu. Ja es... Jā, ko es tad darīšu šī nakti te? Es kaušu nost. Es nezinu, vai tas pareizi nē, bet man... Jā, ienāk kungs. Džeks, vīrietis, gadi, nezinu, nu, teiksim, 60. Nu, tagad es ar šito varu iet augšu. Īstenībā tas bija pareizs gājiens, jo viņš man būtu priekšā šitam, un nekāda jēga, tā viss nav. Jā. Un viņam, protams, maisiņš rokās. Nu, zin kā, tur nāca iekšā, tur viss dužželējs, šampūns, jā, dužželējs, kondicionieris, jā, tur kaut kādi krēmiņi, tur, protams, mačoka, jā, tur švamītes, jā, tur pēdas, lai var izbērst tur ritīgi, un vēl tur visādi piedarumi, tur var kaut kādi skūvekļi vai es nezinu, kas, nu, viss maisiņā. Maisiņš kā maisiņš, zin kā, nu, bet te viņš to maisiņu, zin kā, es nu saku, neievēroju, nu, nāk ar maisiņu, māk, viss kārtībā. Viņš paņem maisiņu, uzkarina virsū uz pakarmā. Es tajā brīdī baigi, nu, nekam nepievērs uzmanību, bet īsti nepievērs uzmanību. Es gribu nākt pēc tam šeit augšā, ja viņš nāk te, tad es varu kaut ar šito, un pēc tam šito, un tad kaut kā tur mēģināt iefiltrēties. Bet, jā. Jā. Brīn, es varēju īstenībā nākt šeit. Tas būtu inčīgāk, bet nekas. Bet es gribu arī patēmēt uz šī roka. Jā, mazgājos tur ritīgi matus. Man jau, protams, kā vienkāršam, es gribēju teikt lauku cilvēkam, bet es neesmu no laukiem. Man ir viens vienkārši Adidas šampūniņš. Nē, man īstenībā nav Adidas, man ir Old Spice. Drogās bija baigi labais deals, tad 2 par 1 cenu. Īstenībā es baigo marketingu iekrīt jāatzīst, bet, nu, tāda dzīve. Jā, 2 par 1 cenu bija. Un šis ir ļoti labs gājiens uz leju tagad. Tagad šeit es uzbruku, un šeit, ja viņš te kaut ko aizsargā, tad, jā. Lai gan viņš nav, tagad var aizsargāt ar šito atkal. Nu, nekas, jā, to viņš arī dara. Vai. Nekas, nāksim tā, kaut ko domāsim, fīrēsimies, darīsim. Jā, un tad es pagriežos, jā, es esmu nomazgājies, jau tūlītās, es pagriežos. Un, ziniet, kas uz maisiņa rakstīts? Skaidrā latviešu valodā. Hansa banka. Jā, un tas ir stāsts par horderiem. Jo. Man liekas, ka man ir... Es nezinu, ko man darīt. Jāiet uz augšu. Vispār nav gājienu. Viņš jāpaceļ uz augšu šitais. Un te... Jā. Vienmēr Hansa banka. Tur ir rakstīts Hansa banka. Es pēc tam iegooglēju. Hansa banku pārsauc par Svetbanku 2006. gadā. Iedomājies, tam cilvēkam maisiņš stāv mājās 18 gadus. Man vajadzēja parēķināt, tāpēc es novērsos. 18 gadus.
Iedomājieties, kas notiek 18 gadu laikā. Cilvēks piedzimst, viņš uzaug liels, un viņš jau var nopirkt veikalā cīgas un alkoholu. Bet tikmēr cilvēkam stāv mājās maisiņš. Un tas ir horderu veiksmes stāsts. Tāpēc cilvēkam ir jākļūst par horderiem. Case closed. Ja tu esi horders, tu esi G, top G. Jā. Kāpēc man atkal nav kur iet? Starp citu, man ir viena ideiņa, bet tas nebūs labi, tāpēc, ka ja viņš man nokaus. Es atvēršu šeit visu vaļā, un tur būs slikti atkal. Man jāmaina, jākustina savus karals. Jākustina karals uz priekšu. Lai viss notiekās. Jākustina glīti. Man mazliet, jā. Jā, un īstenībā es biju ļoti pārsteigts. Zini kā, kaut kādi tur, labi, Pareks arī būtu diezgan trāki. Vajadzētu iegooglēt, kad Pareks banku aizslēdz cietu, to es ātri tūlīt izdarīšu. Bet, jā, Pareks banka aizslēdz cietu, bet iedomājieties, 18 gadus maisiņš stāv, kā minimums 18 gadus. Jāatzīst jau tas maisiņš, ziniet, ka nav labi, draugi, nav labi. Cik Pareks banka vēsture. Bankrotē 2008. gadā. Jāatzīst, principā, 2 gadu starpība. Tam cilvēkam būtu 16 gadi, ja viņš turētu Pareks bankas maisiņu, viņš nevarētu cīgas un alkoholu, diemžēl, nopirkt. Tomēr viņš jau arī būtu tāds, viņš jau būtu pabeidzis pamatskolu, viņš jau būtu nokārtojis eksāmenus. Valsts mēroga eksāmeni jau būtu nokārtoti, un viņš jau būtu iegūst pamat izglītību, šis cilvēks. Es tagad domāju, vai viņam ir, ko man pretinieks var darīt tagad. Starp citu, man nav, ja viņš tagad nepakustina dāmu prom, man liekas, ka es viņu iegūstu. Tā kā. Un šita. Viņam ir jābēg ritīgi prom tagad. Bet jā, 16-gadīgs cilvēks, viņš iegūst izglītību, pamat izglītību. Daudz cilvēku īstenībā, tas ir novērtējums rezultāts, jo daudz cilvēku īstenībā tagad viņš tiešām ir zaudējis dāmu, jo viņam nav kur bēgt, viņš tēs viņu kauju. Tēs viņu kauju. Bet viņš man varbūt dabūs to dāmu pretī. Kā ir? Labi, es atnāku te, noslēdzam šos sūdus nost, visus atnāk, ne? Viņš nokauj. Viņam ir labāk. Bet tik slikti. Kas ir? Tiešām te, tad viņš kauj. Es nokauju pretī. Viņš ienāk dāmā. Es nokauju. Un es zaudēju dāmu un karalu. Viņš ir tik slikti. Jā, te ir. Nekas, ka cits savādāk.
Jūtot tā. Jūtot tā. Tu copyright piešķirs, jo man pārāk labs vokāls ir. Bet, nē, Andris nepiešķirs, viņš lādzīgs cilvēks ir. Tomēr, jā, viņš tāds noteikti nav. Un tagad šitais nāk iekšā. Man ir tik slikti. No. Īspībā man tagad bišķīt jāsaņemās, jo atkal man ir nonācis bezizējas situācijā. Jā, man tūlītās jau būs kaut 28. zaudējums pēc kārtas. Kaut gan es neesmu nospēlējis 28 mačus vēl. Tāpēc man tūlīt būs 28. zaudējums. Morālais zaudējums 28. Reāli es jūtos tagad tāds dīgdienas. Tā teikt, atkal būšu pie sasistas sils ar puņķainu degunu un asarainām acīm. Briesmīgi. Viņš tagad ienāks te. Viņš ir kaut. Viņš nevar kaut. Besī, kad man bija doma sākt šo raidījumu, tāpēc, lai es uzlabotu savu šahu prasmes uzlabot. Bet noticis pilnīgi pretējais. Es viņas esmu pazaudējis vēl vairāk. Man jau tā viņas nebija, un es viņas vēl vairāk esmu pazaudējis. Šī sajūta jāatzīst ļoti briesmīgi. Viņa nav patīkama. Viņa dara kaut kādas lietas, un viņas nesanāk. Bet zini kā, citreiz varbūt ir tā, ka tev jādara lietas, kaut vai viņas nesanāk, un vienā brīdī tev hops, un sanāks. Es gribēju nākt te, bet viņš var ienākt. Man pofīgi. Man te vispār vairāk nav nekas svēts. Nekas svēts man šajā spēlē vairs nav palicis. Neaizmanto visas viltības, kaut vai es uz laiku uzvaru. Tas jau būtu labs rādītājs. Man varbūt uz to arī jāiet ir, jo es nezinu. Wow. Jā. Oh! Ai! Briesmīgi jāatzīst. Tagad viņš nāk. Nē, viņš ir stulbens, viņš nāk. Man tur ir BZH man tur ir. Nezinu, ko ir dara. Man vienīgais sakas uz laiku var vinnēt, varbūt. Viņš tagad droši vien domīgs ir. Kā rīkoties šajā situācijā? Es nezinu, ko man darīt. Šeit varbūt. Labi, un jākā nost, ko es varu izdarīt. Es ļoti uztraucies, jāatzīst. Es ļoti uztraucies. Darīšu šitā. Es zaudēšu uz laiku atkal kārtējo reizi. Bļāvins. Vai es varu izvilkt šito? Vai es to varu izdarīt? Baigi interesanti, īstenībā tiešām interesanta situācija. Teorētiski nevajadzētu būt, ka es varu izvilkt. Jā, nevajadzētu būt gan. Un slikti. Aizsardzība.
Bam, 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 bam. Aizsardzība. Tā. Tā. Atkal zaudēšu tūlīt kārtējo reizi. Faki bija. Tagad skriešu prom ar dāmu. Tādā. Nu, ko tu dari? Nu, kāj taču mani nost. Stūbens. Wow, malec. Paņirgājās vēl pa manīm reāli. Viņš reāli ņirgājās pa manīm. Besī. Viņam ir 15 gadi, es tikai tagad to ievēroju. Akash Gaur, 15 years old. Es zaudēju kādam bērniņu indietītim. Viņš ir no Indijas, vai ne? Es varbūt valsts nepārzinu, viņš ir no Indijas. Tie, kuri mums te brauc un mācās mūsu valstī, mācās. Jā, tie ir viņi. Droši vien man kaut kur te kaimiņos arī man te apspēlēja. Droši vien no kaimiņiem kaut kur, jā. 6 zaudējumi. 3 uzvaras, 1 nešķirts. Tādos mīnusos iebraucis. Visu labu.